Labs vakars, es esmu Edgars Lapiņš, viens no Skeptikafē vaininiekiem, un šovakar runāsim par dažādiem veidiem, kā pamanīt, kad kāds runā sviestu. Un skaidrs, ka sviestam mūsu latviskajā dzīvesziņā ir daudz dažādu veidi. Ir labāks, ir sliktāks, dziļāks, seklāks, kreftīgāks sviests un tā. Nu, tad paskatīsimies uz dažiem, un, man liekas, pats galvenais paskatīsimies, ko var darīt uz tiem dažiem sviesta veidiem. Tad uzreiz tādam ieskatam vai pārskatam, kas mani motivē šovakar, ir dažādi iespaidi gan no sociālajiem mēdījiem, gan iz dzīves, teiksim tā. Šeit viens iespaids pirms nedēļas, kāds no līdzcilvēkiem Twitterī raksta, tuvojoties Āģa Maksimai, uzlika uz Face savu respiratoru. To redzot, kāds krievu penzis ar alus buņģu rokās sāka irgājoties klapot un teica durabļeļ. Es atvainojos par franču valodu. What the fuck? Es vēlreiz atvainojos par franču valodu. Krievu kopiena Latvijā, acīm redzot, tiešām dzīvo kādā citā burbulī. Te, manuprāt, kaut kas nav kārtībā, un, manuprāt, kaut kas nav kārtībā nevis ar šo te krievu penzi, bet vairāk ar secinājumu, kas ir šajā tvītā. Ejam tālāk. Pirms pāris gadiem, runājot par iespējamām izmaiņām izglītības sistēmām, ka pirmā klasa varētu sākties no 6 gadiem, vecāku biedrība, viena no daudzām vecāku biedrībām, publicēja rakstu, vecāku šokā par ministru plāniem. Vecākiem ir skumji, ka ministrs savus plānus pamatoja ar ekonomiskiem apsvērumiem, nevis rūpēm par bērniem, kas ir mūsu nākotnes pamats. Te arī ir kaut kāda kļūda, ko mēs izdiskutēsim, kaut kāds mazliet sviestiņš. Stambulas konvencija bija tāda lieliska lieta. Ir vēl joprojām, kaut kā Latvijai mazliet bremzējās, salīdzinājumā ar citām valstīm, bet bija tāda vēl, savā ziņā lieliskāka lieta par Stambulas konvenciju. Tieslietu ministrijas juridiskais atzinums par Stambulas konvenciju, kurā tika minēts, tai skaitā, tātad faktiski šajā konvencijā tiek apgalvots, ka varmāk pret sievieti var būt tikai vīrietis, ka vīrieši dominē pār sievietēm un apgrūtina sieviešu pilnīgu attīstību. No tā tālāk var secināt, ka katrs vīrietis ir potenciāls varmāk tikai tādēļ vien, ka ir vīrietis. Arī kaut kāds mazliet sviestiņš, bet pašķidrināsim, kas tieši. Par Stambulas konvenciju runājot, lielisks arī piemērs ir teikt, ka visi vai lielākā daļa Stambulas konvencijas atbalstītāji ir viegli manipulējami jaunieši, kuriem pašiem nav bērnu, ko teica asociācija ģimene. Un tad vēlreiz atgriežoties nesenākā pagātnē, ekonomists un pašreizējais ekonomikas ministra padomnieks Jānis Ošlejs nesen diezgan daudz tvītoja un visādi citādāk popularizēja to, ka maskas glābj dzīvības un ka pašreizējā koronavīrusa pandēmijas apstākļos vajadzētu visiem valkāt maskas, jo, lūk, ir dažas valstis, kur ir maskas, kā šajā Financial Times grafikā var apvilkt, ka tur ir maskas, droši vien 100% bez izņēmumiem, un savukārt ir citas valstis, kur droši vien bez izņēmumiem 100% nav maskas vispār. Tā, un tad vieniem ir labi, un otriem ir slikti. Un tur iespējams arī ir kaut kāds sviestiņš. Un tad pašķitināsim šito vakara gaitā. Kāpēc es šeit esmu un kas vispār ar kādām tiesībām es atļaujos ekonomikas ministra padomniekam, tā skaitā pārmest sviestu. Es esmu Edgars, kā jau minēju, viens no Skeptikafē un Skeptiskās biedrības vaininiekiem un līdzdibinātājiem. Un ko mēs darām? Mēs visbiežāk taisam ikvakar pasākums, kā var pa labi redzēt kādā foršā Rīgas bārā, bet mēs arī darām reizēm nopietnākas lietas un ne tikai aicinām akadēmiķus un zinātniekus pie mums uzstāties par kritiskās domāšanas un zinātnes popularizēšanas tēmām, bet mēs arī paši nodarbojamies ar kritiskās domāšanas, mediju pratības, argumentācijas, zinātnes izprates popularizēšanu un dažādām vieslekcijām. Tagad, kad mums ir krīze, Skeptikafē notiek online, jo bāri nav pārāk laba doma, sevišķi lielos pulciņos, un tāpēc es gribu aicināt ne tikai uz šodienas, bet arī uz nākamajām lekcijām un webināriem pēc nedēļas. Mārtiņš vēlreiz, mans kolēģis Mārtiņš vēlreiz uzstāsies
par dezinformāciju ar lielisku lekciju. Es mazliet jau esmu no materiāliem redzējis, ļoti iesaku. 6. maijā kā pašizolēties no online draudiem un 21. maijā mediju pratības. Tāds jau praktiskāks webinārs. Tā kā noteikti aicinu pievienoties. Un pirms mēs sākam šovakar, es ceru, ka visi jau tagad iet pēc tējām, kafijām, kādiem citiem atspirdzinošiem dzērieniem, bet kamēr pirms es vēl sāku šķietināt sviestu, es gribēju vēl pateikt paldies gan savai pārējai komandai, gan arī mūsu atbalstītājiem, Friedrich Ebert fondam, par vispār iespēju uztapināt to neseno promo video. Man pašam nav nekādas video rediģēšanas prasmes, es neko neprotu. Droši vien nebūtu arī pratis promotēt šo video Facebookā, bet Friedrich Ebert fonds atbalsta gan šādu promo video tapšanu, gan arī pēc tam rakstus, tā skaitā Delfos, ar diezgan simbolisku, bet jauku finansiālu atbalstu, par ko, protams, mēs dzirdējām jau dažādu salīdzinājumus, ka mēs esam pārdevušies un sistēmas pakalpiņu un tā tālāk. Paldies visiem tiem cilvēkiem, kas mums par to brīdināja, jo citādi mēs to nezinātu. Bet ļoti jauki, ka Friedrich Ebert fonds mūs atbalsta, tāpēc, ka mēs sekmējam kritisko domāšanu. Kritiskā domāšana sekmē informētus pilsoņus un līdz ar to demokrātiju, kas ir Friedrich Ebert fonda mērķis. Lūk tā. Bet tagad iesim varbūt mazliet tālāk, un es gribu paskatīties. Es ceru, ka jums lieliskais fonā skan lieliskā ugunskura skaņa, bet es pieņemu, ka neskan, jo es neesmu tik tehniski advancēts. Bet es esmu ielicis prezentācijai pa vidu pāris šādus te slaidiņus, kas liek man pašam atgādina, ka man ir jāizskalo muta ar karstu tēju ar medu, bet, kā jau es teicu, šis ir arī brīdis, kad, ja jums vēl nav kāds dzēriens, jūs varat iestiprināties, un tūlīt jau ķersimies pie tā sviesta. Šajā brīdī es arī paskatīšos, vai ir kādi jautājumi. Es nesolu, ka es atbildēšu, es tikai paskatīšos. Ugunskurs neskan, saka. Jā, ugunskurs neskan, man tā arī likās, ka tā varētu būt. Bet, man skan ir riktīgi krūti, pats galvenais, ka man ir labi, tad jau cerams, ka jums arī daļa no tās sajūtas aizies. Ejam uz priekšu, un pašā sākumā es gribēju, man patīk nodarboties ar ekspektāciju menedžmentu, un tāpēc, es tā gribu aicināt padomāt par to, ko mēs sagaidām no nākamās stundas un 20 minūtēm aptuveni. Tipiski man pašam, teiksim, ir gaidas, gribētos jau iedot kaut ko tādu, kā izpratni par kritisko domāšanu un kāda tieši prasme tā ir. Gribētos ļoti tā fokusēti un intensīvi iedot rīkus, lai šo prasmi tā pilnībā izmantot uz urā. To prasmi gan var salīdzināt ar beisbolu vai vispār sportu. Ja es zinu beisbola noteikumus, ja es zinu informāciju par, teiksim, mehāniku un to, kā pareizi nūju turēt un tā tālāk, tas daļēji var man palīdzēt, tas noteikti var man palīdzēt ātrāk iemācīties un ātrāk apgūt, bet, ja es tikai to zinu, tad ar to vien nepietiks. Tāpat kā sports, kritiskā domāšana ir prasme, kas baigi ilgu gadu laikā tiek kačāta un, tā ļoti praktiski. Tas, ko es vēlos teikt, ir, es pats katru dienu, burtiski, gandrīz katru dienu sev pieķeru, vismaz kādu 1, 2, 3 reizes pieļaujot kādu loģikas kļūdu vai uzķeroties uz kādu loģikas kļūdu. Tā ir prasme, ko nekad nevar izkopt pilnībā. Kāpēc es to saku? Ir tāpēc, ka man pašam ir tā vēlme iedot tādus 7 pro dzīves padomus, kā vienmēr atkost visas kļūdas, kā vienmēr domāt maksimāli kritiski, kā uzvarēt visos argumentos. Man liekas, tas ir pats galvenais. Bet tā kā tas ir baigais ceļš, kur es pats eju un vēl netuvu neesmu nekādam tur vidusceļam, teiksim tā. Bet ar šo to varēšu padalīties.
Un vienkārši kāpēc es to saku? Tāpēc, ka es negribu, lai jums būtu vilšanās šajā lekcijā. Nesolu, ka rītdien varēsiet iet un ar Opīti vai Omāmu diskutēt par kādu no Ķīnas vai Krievijas vai Amerikas prezidentu, piemēram, dezinformāciju. Bet kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka ja mēs sagaidām to, ka tūlīt varēsim visus pārliecināt un uzvarēt visos argumentos, tad var sanākt mazliet aplausties. Mans vakar plāns ir šāds. Numur 1 – izstāstīt biežākās problēmas un galvenos konceptus par kritisko domāšanu un argumentāciju, kurus dara prast atpazīt. Tās galvenās zināšanas, kas palīdzēs uzvarēt argumentos pēc tam, iedot pāris piemērus no pētījumiem un no savas pieredzes kā komunikācijas profesionālim, kā cīnīties ar loģiskas kļūdām, un tad noslēgumā tādu vispārīgu ieteikumu komunikācijai, gan jautājumi, kas cilvēkus sarunā vai argumentu laikā rosinās kritiskāk domāt, un tādu kritisku domātāju čeklistu pašās beigās iedošu. Ejam uz priekšu. Pats pirmais, par ko es vēlos runāt, ir, ja mēs runājam, un ja mēs vēlamies pārliecināt kādu, un ja mēs vēlamies atrast kļūdas argumentos, tad mums ir obligāti jādomā un jāsāk ar to, vai mēs runājam par spēcīgiem vai pārliecinošiem argumentiem. Un ja mēs šo atceramies, mēs jau esam, tā kā 10 soļus priekšā visiem pārējiem cilvēkiem, kuri nedomā šādos te konceptos. Ko tas nozīmē? Tad svarīgais jautājums ir, ko mēs gribam pārliecināt, ko mēs gribam panākt ar piedalīšanos argumentā. Mums ir jāzina sava auditorija, un mums jāzina, ko mēs vēlamies pārliecināt un kas šos cilvēkus pārliecinās. Mēs dzīvojam pasaulē, kur pārliecinoši argumenti nevienmēr būs spēcīgi, un spēcīgi argumenti, diemžēl, nevienmēr ir pārliecinoši, bet es domāju, ka ja droši vien visi, kas šobrīd arī skatās, mēs gribam tuvināt abas divas šīs te pasaules, mēs šo Venna diagrammu gribam sapludināt vienā un audzēt to pīrāgu pa vidam, kur mūsu spēcīgie argumenti pārliecina pēc iespējas vairāk cilvēkus. Bet, kā mēs tagad nākamās stundas laikā paskatīsimies, ļoti bieži ir tādi argumenti, kas nebūtu nav spēcīgi, bet toties ir ļoti pārliecinoši un pārliecina daudz cilvēkus, reizēm arī mūs, un mēs gribam uz tiem neuzķerties. Un no pēdējā mēneša tādiem top cilvēkiem, kur ļoti labi ir izkoduši to pagājušā slaida pārliecinošo argumentu pusi un tiešām malači, tiešām aplausi abiem diviem šiem te labo domu pārdevējiem, Jānim un Artūram laikam, es atvainojos, es pazīstu kā gaismas tīmekli otro kungu, bet tas ir, tā kā mēs runājam par šo te labo domu pārdevēju izteiktiem argumentiem, apgalvojumiem pēdējā mēneša laikā par koronavīrusu, par iespējamo nepierādīto, nepamatoto 5G mobilā tīkla saistību ar koronavīrusu. Tad, kad viņi izplatīja šīs teorijas, tad, tā skaitā arī mums, Skeptikafē, daudz cilvēku uzdod jautājumus, teiksim, ko ar to darīt un kā runāt ar cilvēkiem, kuri izplatīja sazvērstību teorijas. Un mūsu oficiālā un visefektīvākā atbilde ir nerunā. Nerunā ar viņiem. Te ir svarīgs punkts, nerunā ar cerību viņus pārliecināt. Un tāpēc es sāku ar to atšķirības starp pārliecinošu un spēcīgu argumentu, jo visdrīzāk ir kaut kādi cilvēki, kurus nevar pārliecināt. Bet ir vērts reizēm runāt ar šiem cilvēkiem, tā skaitā arī tā kā tieši ar tiem cilvēkiem, un es pats to cenšos regulāri darīt ar cilvēkiem ar dažādiem interesantiem uzskatiem runāt, lai tiktu laukā no savu burbuļa, lai mēģinātu izprast citu cilvēku domāšanas veidu. Un, teiksim, ja jums ir auditorija, tad, piemēram, pat ja tu nevari viņu auditoriju pārliecināt, tu vari atstāt to iespaidu, tā skaitā šo cilvēku auditorijai, ka
ir arī cits veids, kā pieiet informācijai, ka ir pierādījumos balstīts pasaules skats, un ka tas varbūt ir nomierinošāks. Un tas ir konkrēti mana personīga argumentācija reizēm runāt vai iesaistīties sarunās ar cilvēkiem, kas izplata sazvērestību teorijas. Kāpēc es saku, LOL nav vērts? Tāpēc, ka ir visu laiku, kad iesaistamies argumentos par kaut ko, kas nav tīri jautājums par zinātniskiem pierādījumiem, kur ir daudz neskaidrības, kā piemēram par koronavīrusu, vienmēr mums jādomā par pierādījumu nastu. Pierādījumu nasta ir atbildība nodrošināt pierādījumus sarunā, un mums vienmēr ir jāatceras, ka pierādījuma nasta gulsies uz to, kurš izdara kādus apgalvojumus. Tāpēc ir ļoti svarīgi domāt un mēģināt sarunas laikā piefiksēt, kas ir arguments, kas ir kāda tēze, ko runātājs mēģina apgalvot vai iestāstīt vai pārliecināt par kaut ko, un kādi ir pierādījumi. Un vai tam cilvēkam ir nepieciešams ņemt kaut kādus pierādījumus vai arī nav. Un ir svarīgi apzināties, ka, piemēram, ja tu runā ar sazvērestības teoriju piekritēju, ka man nav jāpierāda, ka, piemēram, gaismīgas debesīs nav citplanētieši, ka, piemēram, nepastāv tāds strukturēts ūdens, vai, piemēram, arī kā šie kungi apgalvoja, ka Bills Gates, piemēram, neražo vīrusus. Un nav nepieciešami arī pierādījumi, lai izaicinātu un noliegtu šos apgalvojumus, kamēr šie apgalvojumi nav spēcīgi nostiprināti ar pierādījumiem. Jo pierādījumi ir jāuzrāda tiem, kuri pauž apgalvojumus. Šeit ir divas ļoti spēcīgas domas, ko ir minējuši dibinātājs pasaules zinātniskā skepticisma kustībai Karls Sagans, kas ir principā pasaules zinātnisko skeptiķu moto. Īpašiem apgalvojumiem nepieciešami īpaši pierādījumi. Mēs diezgan daudz runāsim vēl nākamās stundas laikā par pierādījumiem. Un vēl viens cits lielisks skeptiķis un lielisks autors, Kristofers Hitchens, ja kaut ko var apgalvot bez pierādījumiem, tad to var arī ignorēt bez pierādījumiem. Es totāli ņemu abus divus šos te dzīves filozofijas idejas kā daļu no savu pasaules uzskata un cenšos pie šī pieturēties. Ja pie tā pieturās, tad visādi dīvaini apgalvojumi, kuriem nav pierādījumi, mazāk jauc tev gaisu un vienkārši var fokusēties uz to, uz ko ir vērts fokusēties. Vēl viens iemesls, kāpēc nav vērts runāt vai cerēt mainīt cilvēku domas, runājot ar cilvēkiem, kas izplata sazvērestības teorijas, ir tā lieta, ko sauc par pasaules uztveres efektu. Angliski un kognitīvajā zinātnē to sauc par worldview backfire efektu. Mēs, kad runājam par pasaules uzskatiem, tad it sevišķi, piemēram, tas ir visvairāk, diemžēl, pētīts Amerikā un angliski runājošajā pasaulē, tad tie tipiskie pasaules uzskati, ko pēta, numur viens, diemžēl, liberālie pētnieki visvairāk ir pētījuši konservatīvos un, piemēram, Amerikā republikāņu partijas balsotājus, bet ir pētīti arī tie paši liberasti. Čau visiem pārējiem liberastiem, es esmu viens no jums, ja? Es ceru, ka jūs zināt, es vairākiem praidiem esmu bijis. Sociāldemokrāti vai sociālisti, vai ne, kā bērni sauc Amerikā, zaļie, piemēram, vai vides aktīvisti. Nav, diemžēl, pārāk daudz pētīti skeptiķi, bet tā arī noteikti ir apakšgrupa, kura ir, kā jau es minēju, pats jau atzinos, ir konkrēts pasaules uzskats. Un to ir vērts apzināties, jo tas, kā mēs izrunāsim, ja tu pats apzinies, kāds ir tavs pasaules uzskats, tu vari neuzķerties uz informāciju, kuru tev pašai gribētos ticēt, bet varbūt nav pietiekama pierādījuma. Bet pasaules uztveres efekts ir pētīts arī, piemēram, tādā jautājumā kā vakcīnas. Vakcīnas ir drošas. Neticiet tiem cilvēkiem, kas apgalvo kaut ko citu, izņemot, ja viņi runā par konkrētiem pētījumiem un riskiem un iespējamībām un tiešām samēra vakcīnu potenciālās blaknes, tur 1 no miljonu un tam līdzīgus specifiskus gadījumus, kad cilvēkam ir imūnsistēmas nopietni traucējumi, bet, ja tur
piedēvē kaut kādas slimības, tad lūdzu dariet šito te un sakiet not listening. Par vakcīnām. Pasaules skatījums vispār saistās ar identitāti un paštēlu, un atgriezīsimies iepriekšējā slaidā, un, piemēram, tavs paštēls var būt arī, ka tu esi vecāks, kuram rūp savu bērnu veselību. Un tāpēc, piemēram, vakcīnu jautājumā par vakcīnu drošību, ja es esmu kāds, kurš ir, kā angliski saka, on the fence, vai arī, tā kā es neesmu pilnībā drošs par vakcīnu drošību, un es varbūt neesmu iepotējis visas potes savam bērnam, jo kāds man ir iestāstījis, ka bērna imūnsistēma nevar panest to pošu triecienu devu sākumā, tad, ja es, teiksim, Edgars tagad nāks un izaicinās šo cilvēku, tad tam cilvēkam būs viņa pasaules uztvers un paštēla izaicinājums, un tas var man galīgi nepalīdzēt censties viņu pārliecināt. Bet tas, kas ir pētīts par identitāti un paštēlu un kādas ietekmē lēmumus viedokļus, tas visbiežāk citētākais pētījums pirms 10 gadiem veiktais ir par ASV republikāņu partijas atbalstītājiem, kuri nepamatot ticēja tam, ka Sadams Huseins kaut kādā veidā bija saistīts ar 11. septembra teroru uzbrukumiem. Viņiem deva, tā kā vispirms nočekoja to, ka viņi tam tic, tad viņiem deva dažādus pierādījumus, tā skaitā, piemēram, ļoti pārliecinošs priekš viņiem pierādījums, kur George Bush pats publiskā runā atzīst, ka nav bijusi saikne, Sadams Huseins nav bijis iesaistīts, un tikai 2% no republikāņiem mainīja savu viedokli pēc tam. Neliela daļa bija tādi, kas izlikās pēc tam, ka viņi tam nav ticējuši sākumā, ka viņi sākumā aizpildot aptāju neatzīmēja, ka viņi tam ticētu, bet lielākā daļa turpināja ticēt, un ne tikai turpināja ticēt, bet arī tas, ka izaicināja šo te pasaules uzskatu, tas apstiprināja šo te uzskatu. Var sakot, ir grūti. Ja? Tas ir interesants un fascinējošs kognitīvo zinātņu izpētes lauciņš. Noteikti nepieciešama vairāk pētījumu, jo, diemžēl, gandrīz viss, bet ļoti pārāk daudz pētījumu par to visu ir veikti tieši Amerikā. Gribētos replicēt šos pētījumus daudzās citās geogrāfijās arī. Ko var darīt pret šo pasaules uztveres efektu? Ieteikumi ir pieiet ar iejūtību, uzdot godīgus jautājumus, piemēram, tā kā sākt bez kaut kāda balss tembra, slikta toņa, kāpēc tev tā šķiet. Ir svarīgi caur sarunu nočekot cilvēku to pasaules skatījumu, saprast, kas tieši cilvēkam liek. Vai tas ir nevis tikai konservatīvisms, bet varbūt ir ekonomiski apsvērumi, kas cilvēkiem, piemēram, liek tagad, piemēram, par koronavīrusu un par pandēmiju uztraukties, jo ekonomika ir apstājusies un varbūt viņu paziņas vai firma ir bez darba. Vai kas tieši ir tie apsvērumi, vai tā ir neusticība valstī. Ļoti palīdz apstiprināt kopīgās vērtības, būvēt no sākuma to kopīgo uzticību un parādīt, ka tu saproti, kāpēc kāds cilvēks tā varētu domāt, kā tavs sarunbiedrs domā. Tas palīdzēs parādīt, ka piekrist faktiem nenozīmē mainīt to pasaules skatījumu vai paštēlu, jo tu noliksi sevi otra cilvēka pusē un būsi tā kā ar viņu vienā komandā. Piemēram, atgriežoties pie vakcīnu piemēra, tas, ko es mēģinu darīt, ir, es, piemēram, saku, tā skaitā, piemēram, esmu mēģinājis teikt, ka man arī ir pats svarīgākais, lai bērni neslimo ar bīstamām slimībām. Tā skaitā, piemēram, konkrēti bērnu minēt, tā kā otru cilvēku bērnu, protams, tas ir pats galvenais. Un tad no tā pēc tam var mēģināt atgriezties pie tā, ka vakcīna īstenībā ir labākais, kas var mazināt bīstamu slimību risku. Ja cilvēki lieto anekdotiskus pierādījumus, tad, piemēram, ja jums ir bērni, tad jūs varat teikt, ka jūs arī, protams, vakcinējat savus bērnus. Anekdotiski pierādījumi var palīdzēt arī, tā kā
pretējā virzienā, var mēģināt parādīt masalu bildi, piemēram, ja ir runa par masalu vakcīnu, pastāstīt par simptomiem, bet, piemēram, visdrīzāk nebūs jēgas teikt, ka Eiropā ir atgriezusies epidēmija, Ukrainā vien ir miruši 25 bērni un ir 60,000 infekcijas salīdzinājumā ar ap 10,000 pirms 3 gadiem. Tā kā 6-kārt ir palielinājies infekciju skaits pagājušo gadu. Ejam tālāk. Vēl joprojām turpinot par sazvērstību teorijām vai nepamatotiem uzskatiem, bet daļa no tās problēmas ar muļķību detektēšanu vai daļa no tās problēmas, kas bieži gan citiem cilvēkiem, gan arī mums pašiem izraisa kļūdas domāšanā, ir tā saucamais fenomens, ko sauc angliski what you see is all there is, jeb ticu tikai tam, ko pats esmu redzējis. Šo te nosaukumu popularizēja Daniels Kahnemans, bildē redzamais arī šeit pat lieliskajā grāmatā, ko droši vien gandrīz visiem no klausītājiem ir kādreiz turēt rokā vai ir mājā grāmatplauktā, bet pēc statistikas izlasījuši ir varbūt pusi labākajā gadījumā. Es ļoti ilgus gadus viņu nebiju arī pabeidzis, jo, manuprāt, viņa ļoti sausa, bet īstenībā šo te fenomenu, manuprāt, pat vēl labāk praktiskāk apraksta cits autors, Philips Tetloks, otrā grāmatā, kas tur fonā arī man ir uz slaida, kas sauc par superforecasting. Tā kā iesaku arī to otru grāmatu izlasīt. Superforecasting ir tāda praktiskāka un daudz mazāk sausa grāmata, kur arī plašāk aprakstīts what you see is all there is. Par ko Daniels Kahnemans te runā? Daniels Kahnemans to rezumē, runājot par cilvēka evolūcijas gaitā izveidotajiem instinktiem vai refleksiem. Mūsu smadzenes ir fantastiski efektīvs orgāns, un kāpēc viņi ir efektīvi? Tāpēc, ka viņi cenšas darīt pēc iespējas mazāk darba. Mūsu smadzenes mēģina ātri atrast jēgu, savienot punktus, izmantojot sazvērstībnieku valodu, vai ne? Connect the dots. Bet what you see is all there is nozīmē, ka mēs izmantojam mums pieejamo informāciju tā, it kā tā būtu visa informācija, kas vispār ir. Un mēs pārāk daudz, tā kā mums baigi jāpiedomā, lai mēs sev atgādinātu, ka kas ir tas, ko es nezinu, kas vēl varētu būt izskaidrojums un tā tālāk. Mēs parasti iztiekam tikai ar to, ko mēs zinām. Daniels Kahnemans šajā lieliskajā rakstā, kas lejā ir pieejams Amerikas Psihologu asociācijas mājaslapā, viņš min arī, ka līdzīgi, piemēram, cilvēki bieži izdara spriedumus par cilvēkiem tikai jau no vizuālā vai pirmo pāris sekundžu iespaidiem, un tas ir viens no piemēriem, kā cilvēki izdara secinājums par citiem cilvēkiem, cik viņš ir varbūt uzticams un tā tālāk, no kaut kādiem super ātriem maziem iespaidiem ar ļoti ierobežotu informāciju. Jo evolūcijas gaitā tā cilvēki mēdz darīt. Un tas ir ok reizēm. Piemēram, es izdzeru 2 reizes Merlot, vai no savas pieredzes esmu bijis laikam 3 reizes uz vienu no Rīgas labākajiem restorāniem, kas pieder mans bijušās draudzenes māsai, piedod Marija. Man vienmēr tur bijusi briesmīga izvēle. Es neiešu tur 30 reizes, lai man būtu liels datu paraugs, lai pateiktu, ka tā kā dotu vēl 27 iespējas. Tā kā es pieņemu tālu reizēm lēmumus, un reizēm tas ir ok, bet piemēram, es teorētiski riskēju, ka tas restorāns īstenībā tiešām ir lielisks, un man tiešām vienkārši nenormāli nepaveicies. Problēma savukārt rodas tad, kad, piemēram, ticu tikai tam, ko pats esmu redzējis, par vīniem arī runājot, ceļš par Merlot vīniem, ka ir, piemēram, Oskaru vinējoša filma 2008. gadā, ja nemaldos, kur vienā brīdī tiek Merlot vīns nenormāli nozākāts, un tad, tāpēc, ka cilvēki redzējuši šo filmu, tic tam, ko viņi ir redzējuši, Merlot vīna apgrozījums samazinājās laikam gandrīz uz pusi pēc šīs te filmas. Var sakot, ir negatīvi rezultāti šim te what you see is all there is. Ejam uz priekšu. Jā, tas ir anekdotisko pierādījumu spēks. Nenormāls spēks.
cilvēks bieži pārliecina, tad, un arī mani, kā jau es minēju, man bieži pārliecina parādot vai minot tikai vienu, varbūt reizēm pāris gadījumus. Piemēram, tas, kas tagad, teorētiski teorētiski pozitīvi notiek Latvijā, šobrīd arvien vairāk no mums uzzina vai no mēdījiem, redzot mēdījos cilvēkus, kas ir bijuši ar simptomiem un varbūt izveseļojušies, vai kādam tū pazīstamajam, diemžēl, saķer šo vīrusu. Un tad, kad tas notiek, tad pēkšņi šis vīrus šķiet daudz ticamāks, daudz draudīgāks, daudz iespējamāks. Cilvēks sāk vairāk baidīties no tā. Nav tā, ka lielai daļai sabiedrības vajadzētu vēl vairāk baidīties, bet tomēr. Tā kļūda, kas šeit tiek pieļauta, tiek ignorēta pamatvarbūtība, ka mēs saslimsim. Tā nav atkarīga no tā, vai, ja vien mēs nesatikāmies ar to cilvēku, protams, bet tad tā nav atkarīga no tā, cik daudz mūsu pazīstamajiem ir šis vīrus, vai ne? Tas ir visvairāk atkarīgs no tā, cik daudz sabiedrībā ir šis vīrus. Protams, ja mēs sēžam mājās, jā, tad tas ir tikai par ģimeni, protams. Runājot par what you see is all there is, tā ir, un komunicējot par to, ir svarīgi saprast to disonanci starp zinātni un pētījumiem un to patieso varbūtību, par to, kas pasaka un tiešām var mūs informēt, piemēram, par to, cik liels ir risks, ka mēs saslimsim ar vīrusu. Un ar cilvēku personisko pieredzi. Problēmas rodas, un liels problēmas rodas tad, kad mēs vispārinam no datiem un darām to, piemēram, no autoritātes pozīcijas. Piemēram, ekonomists vai politiķis apgalvo, ka iepriekšējos 10 gadus diezgan daudz tas notika, apgalvoja, piemēram, ka dzīve Latvijā uzlabojas, jo palielinās IKP, palielinās vidējās algas vai tam līdzīgi. Bet tad ir cilvēki, kuriem, piemēram, ienākumi krīt, vai arī relatīvi pret pārējiem tev ienākumi neaug tik ātri kā citiem, un tev ir grūti to pieņemt. Tu to nepieņem, jo tava personiskā pieredze ir pilnīgā pretrunā ar to, ko cilvēks saka par vidējo temperatūru morgā. Un tādā veidā rodas augsne un dzirdīgas ausis populistiem, gan politiķu vidū, gan arī labo domu pārdevēju vidū. Piemēram, Jāņa vidū. #mainām pasauli. Jānis pirms 3-4 nedēļām savā video meklēja sazvērstību teorijas par koronavīrusu, jo nebija redzējis slimniekus, nebija pats redzējis vīrusu, jo Jānis pēc tā, ko viņš teica, bija saprotams, ka viņš nezina, kas ir zoonotiskie vīrusi, kas izplatās no dzīvniekiem uz cilvēku. Jānis parādīja, ka viņš nesaprot, kā pasaulē darbojas Pasaules veselības organizācija, kā tiek dalīta informācija par vīrusu, kā strādā infekciju kontrolas centri un tā tālāk. Un Jānis ļoti daudz apgalvoja frāzi, es uzdodu jautājumus. Un viņš diezgan labi savā video pat tiešām uzdeva šos jautājumus, un viņš tikai ar implicītiem pieņēmumiem izteica visādas versijas. Šo te daudzi pēdējā kaut kāda gada laikā pazīst angļu valodā kā whataboutism. To nesen popularizēja komiķis Džons Olivers savā šovā Last Week Tonight. Un tas principā ir līdzīgi kā tāda pielādēta jautājuma, piemēram, vai tu jau esi pārtraucis sist savus bērnus. Tas ir jautājums ar implicītu pieņēmumu. Loģikas kļūdu pasaulē to sauc par loģikas kļūdu malduguns. Malduguns ir uzmanības novēršana ar skaļu apgalvojumu, kas var būt gan patiesis, gan nepatiesis, tas var būt gan saistīts, gan nesaistīts. Mans personīgi mīļākais piemērs ir kāds episks Latvijas mazpilsētas mērs, pašvaldības vadītājs, krimināli apsūdzēts arī, kurš diezgan daudz ir teicis mēdījiem, ka tad, kad viņam, piemēram, vaicā par apsūdzībām pašvaldības naudas izšķērdēšanā un tam līdzīgi, tad tā atbilde ir, kas te vispār par izšķērdēšanu, jūs paskatieties uz ministrijām, viņi tur zog 10 miljonu. Kas varbūt gan patiesi, gan nepatiesi apgalvojums. Un šī gadījumā, teorētiski tas ir tā kā kind of saistīts, vai ne? Bet tas nemaina to, ka tu esi pārkāpis likumu. Un, tad, jā. Ko var darīt, kad jūs dzirdat malduguni? Var vaicāt, kāds vispār ir saistīts ar to, ko mēs runājam.
ja tas nav saistīts. Var pavaicāt, piemēram, lietojot malduguni, ko tu gribi teikt, lai cilvēks tā kā mēģinātu teikt, ka tas nav būtiski, ka tur es esmu pārkāpis likumu, tāpēc, ka ir citi cilvēki, kas arī pārkāpa likumu. Ja kāds cilvēks min kādu citu problēmu, piemēram, tagad par ekonomiku runājot un palīdzību dažādām nozarēm, piemēram, un taisa gan malduguni, gan arī citu loģikas kļūdu, viltus dilemma un liek izvēlēties, piemēram, starp palīdzību, piemēram, skolotājiem un mediķiem, tad varētu teikt, ka, es ticu, ka Latvija ir pietiekami spējīga atrisināt abas problēmas un palīdzēt gan mediķiem, gan skolotājiem. Teorētiski cits piemērs, ko varētu atbildēt, ir, piemēram, mēs visi reiz mirsim, bet tāpēc nevajadzētu sportot, vai arī var tieši konfrontēt un teikt, neizvairies no tēmas. Ejam uz priekšu un pieskarsimies nākamai lielai problēmai muļķību detektora tēmā, un tas ir jautājums, vai tiek demonstrēta pareiza zinātnes izpratne, vai lēmumiem un informācijai par pamatu tiek ņemts spēcīgi pierādījumi. Un tas ir sevišķi būtiski šobrīd pandēmijas laikā un koronavīrus krīzes laikā, bet paskatīsimies arī uz jau minētajiem piemēriem, kas nav tikai no koronavīrus krīzes. No pēdējā laika piemēriem bija šis Jāņa Ošleja piemērs, un nesenajā video, mūsu promo video bija episkais Dūklavas suņu piemērs, kur zemkopības ministrs Jānis Dūklavs sarunā aizstāvot mēdījiem Latvijas ražotāju ar zīmolu Dogo minēja kā pierādījumu to, ka ir izbarots viens maiss suņu barības viņa sunim, un suns viss ir forši, precīzi citējot, suns kustina asti. Dūklavs suns tātad ir pierādījuma piramīdas pašā augšgalā. Paldies Mārim Vilkam par fantastisko ilustrāciju. Kas te ir par problēmām? Problēmas ir numur 1 loģikas kļūda, kas jauc korelāciju, jeb sakritību ar cēloņu sakarību. Loģisku kļūdu latīņu valodā sauc post hoc, parasti tā to saīsina, bet pilnais nosaukums post hoc ergo propter hoc. Notika pēc tam, tātad tādēļ. Ja kāds to pieļauj, ko mēs varam darīt? Mēs varam Jānim Ošlejam vaicāt, vai viennozīmīgi var teikt, ka, teiksim, tajās valstīs galvenā lieta bija maskas, varbūt bija vēl kāda apstākļa, kas to ietekmēja, piemēram, pirms dažiem gadiem SARS un MERS izplatība šajās valstīs, sistēmas, infekcijas un pandēmijas apkarošanas sistēmas un mācības un protokoli šajās valstīs. Varētu vaicāt, kā tieši, piemēram, maskas ietekmē un aizkavē transmisiju, un tad, kad sāk to pētīt, tad, kad, piemēram, mēs vaicām, kā tieši mēs to varētu izmērīt, kas šobrīd tiek darīts, un Pasaules veselības organizācija un infekciju kontrolas centri tieši to dara, tad mēs sākam mazliet iedziļināties, un tad redzam, ka tie transmisijas mehānismi nav tik vienkārši. Un mēs varam vaicāt, vai, piemēram, ja šajās valstīs nebūtu maskas nēsātas, vai salīdzinam tās valstis ar citām valstīm, kā, piemēram, varbūt Vāciju, kur pandēmijas kontrolas mehānismi ir līdzīgi un redzam diezgan līdzīgu efektu, bet maskas tur nebija tik izplatītas kā Āzijas valstīs, tad tas mums vedina domāt, ka varbūt maskas nav bijusi tas galvenais cēlonis. Mēs varam mazliet pasmieties un paironizēt, piemēram, apmeklējot mājaslapu, kas saucas Spurious Correlations, ar dažādiem piemēriem, kur korelācija nenozīmē cēloņu sakarību. Piemēram, šajā grafikā ir attēlota korelācija starp 1999. Līdz 2009. Gadam. Melnā līnija ir filmas, kurās tēloja Nikolas Keidžs. Sarkanā līnija ir, cik cilvēki Amerikā noslīka iekrītot baseinā. Ļoti liela korelācija. Var šādus grafikus arī rādīt. Tas
Ir ok, kad tādus grafikus cilvēki šēro sociālos mēdījos, jo tas cilvēkiem liek aizdomāties, ka korelācija nevienmēr ir cēloņsakarība. Bet, ejam mazliet dziļāk, un ejam dziļāk ar manu fantastiskā dizaina zinātnisko pierādījumu piramīdu, ko es paņēmu no Wikimedia avotiem, brīvi izmantojamā zinātnisko pierādījumu piramīda, un tad es viņu latviskoju. Pilnīgi gribās publicēt laikrakstu pirmajā lapā, vai ne? Ātri izrunāsim, kas ir problēma. Šobrīd mēs runājot, piemēram, par maskām un masku ietekmi uz koronavīrusu, mēs esam, labākajā gadījumā 3. līmenī šobrīd. Mums ir valstis, kuros ir maskas, kuros ir koronavīruss pētīts kaut kādos atsevišķos gadījumos, novērojumos, tā kā atpakaļejošos datos, un atpakaļošs pētījums ir veikts. Līdzīgi pētījumi par, piemēram, masku izmantošanu mums ir par gripu un par gripu slimnīcās un par masku izmantošanu slimnīcās, un mēs zinām, ka masku izmantošana ārstiem, tas ir, kad ārsti izmanto maskas slimnīcās, samazina ārstu iespēju saslimt, ārstējot gripu slims pacientus. Un tas ir savukārt, tas ir pašā augšā, tas ir klīniskajās vadlīnijās, kas ir tas, uz kā Pasaules veselības organizācija un slimību profilakses kontroles centrs balsta savas rekomendācijas. Šobrīd mēs esam tajā situācijā, kad cilvēki sagaida bez pētījumu datiem rekomendācijas, kuras parasti tiek veikti, kas parasti nozīmē klīniskas vadlīnijas, bet cilvēki sagaida uz gadījumu kontroles pētījumiem, vai, Jāņa Ošlai gadījumā uz 2. līmeņa gadījumu vai gadījumu sēriju aprakstiem, uz šī līmeņa pierādījumiem vadlīnijas par ieteikumiem politikas veidošanai, veselības politikas veidošanai. Tā nav laba ideja. Tā nevajadzētu darīt. Tā zinātne nestrādā. Tā dzīve nestrādā. Tas nevar labi beigties. Tas var beigties tā, kā Trumpam beigsies un atspēlēsies nepārbaudītu zāļu reklamēšana, kur sevišķi neārstē, pēc pašreizējiem datiem, sevišķi neārstē koronavīrusu. Tas nebeigsies labi. Ko var darīt, un kas ir jāatcerās? Ir jāatcerās, piemēram, ja kāds lieto, runājot par zinātni vai zinātnes datiem, piemēram, frāzi zinātniski pierādīts vai zinātnieki pierādījuši, brīdinājums. Uzreiz saspicē ausis, uzreiz paklausies. Daudzi, tā skaitā arī man draugi, tā skaitā arī es pats ik pa laikam esmu minējis arī pēdējos gadus šo frāzi, es cenšos to izņemt no savas leksikas. Šī ir slikta frāze, jo zinātne nestrādā tā, ka zinātniski tiek pierādīts, zinātne strādā tā, ka mēs savācam arvien vairāk pierādījumus un ejam uz augšu piramīdā. Reizēm, ļoti retu reizi mainās arī klīniskas vadlīnijas, bet, piemēram, klīniskas vadlīnijas par uzturu piramīdu pēdējo reizi būtiski mainījās 1950. vai 60. gados. Lai arī ik pa laikam tiek izbuzūnēti kādi pētījumi, kas liek domāt pretējo, klīniskās vadlīnijas, piemēram, par uzturu, ieteicamo uzturu, nav mainījušās vairāk kā 50 gadus. Par maskām atgriežoties, ko vajadzētu darīt? Vajadzētu atlikt lēmumus, atlikt spriedumus, jo pierādījumi nav. Un tā godīgi teikt, es nezinu, ir nepieciešami pētījumi, pirms mēs varam kaut ko apgalvot. Ja ir daļēji pierādījumi, piemēram, kā par šīm maskām, mēs varam, un mums vajadzētu vaicāt, kāds ir iespējamais cēloņsakarības mehānisms, kā tieši tas strādā, cik liels ir procents šīm te partikulām vai pilieniem, kas, piemēram, izelpā, tiek izelpoti un izplatās caur dažādu veidu maskām. Numur 1. Numur 2. Kāda ir infekcijas pārnesamība šiem pilieniem? Mēs zinām atbildes par dažādām maskām uz pirmo jautājumu diezgan droši. Mēs zinām masku efektivitātes procentus, bet vēl joprojām nav informācijas par jauno koronavīrusu, par to, cik liela infekcijas iespējamība ir dažādiem
gaisā esošiem vai no mutes izejošām daļiņām ar šo vīrusu, cik liela ir iespējamība, ka dažādos veidos mēs ar to pēc tam varētu saslimt. Bet zinātnieki un Pasaules veselības organizācija šobrīd veic pētījums, uzdodot jautājumu, kā mēs to varētu izmērīt. Un ir 2 labi piemēri, kurus es ļoti vēlos uzsvērt. Un viens ir mūsu pašmāju Uga Dumpis, un es vēlos citēt Ugu no viņa fantastiskās intervijas žurnālā Ir, un Ugam vaicāja tieši par maskām, un vaicāja tieši par Āzijas valstīm, kur maskas izmanto ļoti daudz. Un es nolasīšu visu šo citātu. Ķīnieši rekomendē maskas visos līmeņos, Uga komentē. Un mēs slimnīcā pārējām uz maskām visos līmeņos, mēģinam iet uz nulles riskiem. Bet sabiedrībā pirmkārt šo masku nav. Otrkārt, tās ir jālieto pareizi. Kaut kādu nozalētu masku visu dienu valkāt un ar pirkstiem sakārtot. Es tiešām neredzu pētījumus, kas radītu pārliecību, ka tas palīdz. Pasaules veselības organizācija un Eiropas slimību kontroles centrs praktiski visas Eiropas valstis šādu pierādījumu līmeni neuzskata par nozīmīgu. Sevišķi ņemot vērā masku deficītu. Mūsu likteni neizšķirs maskas, mūsu likteni izšķirs tas, kā spēsim dzīvot distancēti. Uga fokusējas un Uga runā par pierādījumu līmeni, un viņš runā par to, par tām intervencēm, par fizisko distancēšanos, kas ir galvenais, galvenā intervence, par ko ir pierādījumi, kas samazina infekcijas risku. Es paturpināšu. Uga turpina, mani visvairāk satrauc, kad kāds saka, vajag nekavējoties kaut ko darīt. Mēnesi jau visu laiku visi kaut ko dara. Visbīstamākā ir doma, ka ir kas tāds, ko tagad varam izdarīt un atbrīvoties no šī visa. Tas ir mūsu pašmāju piemērs, un ir viens cits arī lielisks piemērs Amerikā, kas ir pilnīgi pretstats Amerikas lielākai un oranžākajai sejai. Un tas ir Ugas ekvivalents Amerikā Antonijs Fauci, arī Amerikas galvenais infektologs, kurš, tad, kad viņam žurnālisti uzdeva jautājumu uz paķeršanu, vai ja jūs saslimtu ar Covid, vai jūs izmantotu šīs zāles, ko Donalds Trumps reklamē, klorokvīnu. Un Antonijs Fauci nemincinoties uzreiz atbildēja, es varētu pieteikties kliniskā pētījumā. Viņš runā par pierādījumu skalu, jo viņš apzināti un visu laiku uzsver par pierādījumiem, kas ir nepieciešami, lai varētu izteikt rekomendācijas. Viens no pēdējiem citātiem, kad viņam nācās komentēt cits muļķības, kurš Donalds Trumps runāja, viņš teica, ka pirms mēs kaut ko rekomendējam, man patīk lietas vispirms pierādīt. I like to prove things first. Es neesmu Džons Olivers, man droši vien nekādas sociālās kustības neizdosies sākt, bet iedvesmojoties no Džona Olivera, hashtag esi kā Uga, hashtag be like Fauci. Es te tikko pieminēju ekspertus. Ko darīt ar ekspertiem? Ko darīt ar ekspertu autoritātēm? Kuriem ekspertiem var ticēt? Ir daudz dažādi eksperti, ir dažādi mediķi. Mums pat Latvijā pēdējās nedēļas laikā vien ir ļoti pieredzējuši mediķi izteikuši, būsim reāli sauksim līdz īstajos vārdos, sazvērstības teorijas, medicīna, kas nestrādā, pirtī ir ieteikuši iet, visādas širādas muļķības. Ko darīt, ja ekspertiem ir pretēji viedokļi? Numur 1. Apšaubīt autoritātes ir labi. Zinātniskā skepticisma tēvs Karls Sagans savā fantastiskajā grāmatā Demon Haunted World, Science is a Candle in the Dark, min ļoti labu argumentu. Viņš min, cik eksperti un autoritātes pagātnē ir kļūdījušies, veicot dažādas rīcību politikas eksperimentus no lielā bada gan Padomju Savienībā, gan arī Ķīnā, piemēram, līdz Otram pasaules karam un citiem piemēriem, kas it kā tika balstīti arī uz tā laika zinātnes izpratni.
apšaubīt autoritātes ir labi, un tāpēc ir ļoti labi, ka autoritāšu un citu ekspertu apšaubīšana burtiski ir daļa no mūsdienu zinātniskās metodas, ko sauc peer review, jeb kā Google Translate to tulko zinātniskā pārskatīšanās, bet tā laikam nav tāds labs latviskojums, bet tas ir, ka citi zinātnieki no jomas pārskata un recenzē tavus darbus. Bet kas ir problēma ar pārlieku ekspertu apšaubīšanu, ir tas, ka nefokusējas uz pierādījumiem, bet eksperts apšauba tad, kad tas ir pretrunā ar taviem uzskatiem. Piemēram, tie cilvēki, kuri tic dažādām sazvērstības teorijām, apšauba ekspertus un pastāvošo iekārtu, tā kā aicina apšaubīt teju visu, tad tas tur diezgan ātri var iebraukt auzās, jo, piemēram, ja tu apšaubi zinātni, ja tu apšaubi, piemēram, scientismu un zinātnes establishmentu, tad, piemēram, kāpēc lieto mobīlo telefonu vai kāpēc lieto internetu un kāpēc tu vispār lieto, piemēram, brilles vai jebko no medicīnas. Ja, piemēram, ja tu tici, ka varētu būt medicīnas sazvērestība par vakcīnām, kurās ir iesaistīti pilnīgi visi ģimenes ārsti, vai ne? Ja tu uzskati, ka valdības pasaulē vai Pasaules veselības organizācija grib kaut ko eksperimentēt ar kaut kādām cilvēku grupām, pavelc tās savus pieņēmumus mazliet tālāk, ko tad tam vajadzētu nozīmēt. Mēs visi, neviens nevar pārbaudīt pilnīgi visu, un mums ir jāpaļaujas uz to, kas ir pārbaudīt informācija tajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Karls Sagans savā grāmatā aicina pārbaudīt jaunas idejas un pakāpeniski tās pieņemt, kad tiek savākt pienācīgi pierādījumi. Piemēram, nepārbaudīt, piemēram, stārķa teoriju kā alternatīvu dzemdībām vai arī, piemēram, plakano zemi gravitācijas teorijai. Kā ir ar ekspertu autoritāti mēdījos? Es vienkārši ieteikšu izmantot kvalitatīvus mēdījus, kas ir pašā augšā, centrā un augšā. Ja tu pārvaldīji angļu valodu un patērē angliskos mēdījus, tad ieteikšu izmantot šos mēdīju noslieces grafikā, ko ir sagatavojusi organizācija Ad Fontes Media. Interaktīvs grafiks ir pieejams saitē šeit, kas ir redzama, un viņi regulāri atjauno šo te grafiku. Tā nav pilnīgi neatkarīga organizācija, bet viņi ir diezgan uzticami vairākus gadus, diezgan droši ticami atjauno šo informāciju, un es vienkārši iesaku patērēt, principā tikai mēdījus, kas ir pašā augšā šajā te zaļgan iekrāsotajā grafikā, nav socioekonomiski ne pa labi, ne pa kreisi. Labi un kreisi, tas ir Amerikas politiskās noslieces, un uz augšu ir drošticamā informācija ar faktu pārbaudu, ar ļoti augstiem zinātniskās reportāžas standartiem un tam līdzīgi. Par vietējiem mēdījiem, diemžēl šāds te saturs vai šāda te analīze nav veikta. Ja mums paveiksies un ja mēs atradīsim kādu draugu miljonāru un saņemsim dotāciju, tad mani kolēģi, kur ir tā skaitā dezinformācijas pētnieki un žurnālistikā ir arī strādājuši, mēs labprāt veiktu šādu analīzi par vietējiem mēdījiem. Bet to noteikti var veikt arī citas pāris arī profesionālas Latvijas organizācijas. Kāpēc ir svarīgi runāt par ekspertiem? Tāpēc, ka šajā te laikā ir cilvēki atsaucas uz savu ekspertīzi, tā skaitā medicīnā, un iesaka visādas interesantas lietas par kumulīšu tējām, C vitamīniem un siltumu, kas varētu samazināt koronavīrusa saslimšanas risku. Cilvēki ar to dalās. Tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc šajos apstākļos ekspertīzei
nevajadzētu sekot tik ļoti kā pierādījumiem. Un runājot par ekspertiem, kuri iesaka, piemēram, kā Donalds Trumps, zāles vai vispār sola ātrus risinājumus ekonomikas atlapšanai, vai vienkārši sola kaut ko absolūti drošticam šajā neskaidrajā situācijā, kad ir ļoti maz kas, ko drošticam var apgalvot, tāpēc, ka vienkārši tāda situācija nav bijusi, un ir maz pierādījumi gan par ekonomikas zālēm, gan arī pret medicīniskām zālēm. Tas ir labs brīdinājums, signāls īpaši rūpīgi censties izvērtēt, kāda tad ir pierādījumi šiem apgalvojumiem. Viens smieklīgs piemērs no mana drauga un arī kritiskās domāšanas pasniedzēja, līdzīgi kā viņš arī es esmu pēdējās nedēļas laikās vairākas reizes uzķēries uz kaut kādas informācijas, kas izklausās vai izskatās pārāk labi un visdrīzāk nav patiesība. Šajā piemērā šī bija nepatiesa ziņa, kas bija radīta pret Izrēlu, ka Izrēlas veselības ministrs ir saucis Covid-19 kā dieva sodu pret homoseksualitāti, un viņš tagad pats ir saķēris koronavīrusu. Ir taisnība, ka Jakovs Licmans ir saķēris tagad koronavīrusu. Ir taisnība, ka, piemēram, Izrēlas īpaši konservatīvā ebreju kopiena ir sevišķi daudzi no viņiem ir saķēruši koronavīrusu, kas baznīcās izplatījās, bet tas bija cits šīs te kopienas priesteris, kurš izteica šos apgalvojumus, tas nebija veselības ministrs, kurš ir iepriekš izteicis nepamatotas, sūdīgas, idiotiskas lietas pret LGBT kopienu, pret homoseksualitāti, bet šī konkrētā ziņa bija nepatiesa. Man riktīgi savs muta, mums ir pusstunda. Šī brīdī iesaku visiem paņemt, uzpildīties, ja jums ir kāds atspirdzinošs dzēriens, ļaujiet man ātri iedzert tēju, un es paskatīšos jūsu komentārus, varbūt varam ātri kādu 2 minūtes uz kaut ko atbildēt. Man liekas, tagad, kad es pārslēdzos, laikam tagad būs pazudis šis te video. Un tās video vēl iet lieliski. Te ir labi piemēri par to, ko ir teicis Uga. Jā, Uga uzsvēra to, ka ir masku trūkums, un tas ir tāds labs iemesls, kāpēc nevar varbūt ieteikt maskas lietot visai sabiedrībai. Tā, refrešosim lapu. Cerams, man nekas nav skārsies. Komentāru laikam īsti nav. Tā man arī saka. Ok, komentāru īsti nav, tad turpinām, bet jūs varat komentēt. Es vēl vienreiz pirms beigām pieslēgšos vēlreiz. Es ceru, ka daži no jums paņēma kaut ko padzerties, lai mums ir jautrāk. Ejam uz priekšu. Paldies komandai. Pirms kaut kādām pāris stundām viens no Skeptikafēra komandas, paldies Mārtiņ, iemeta fantastisku attēlu, īstenībā pat 2 loģiskas kļūdām. Alu cilvēku izsena kampaņa taktika. Mana oponente vispār pat netic bubulim. Kā gan viņi spēs jūs no tā pasargāt? Fantastisks attēls, kas ilustrē 2 loģiskas kļūdas. Numur 1 – ad hominem, uzbraucienu. Personisku uzbrukumu cilvēkam vai viņa īpašībām, kas ir netīrs retorikas paņēmiens, lai apšaubītu avotu uzticamību. Mēs varam tagad visi padomāt kādus, piemēram, sociālo tīklu ietekmeļus vai populistus, kas ļoti bieži varbūt mēdz mētāties ar kakiņām, kam patīk uzbraukt citiem cilvēkiem.
Loģikas kļūda un ad hominem būtu, ja es, piemēram, par labo domu pārdevējiem, piemēram, teiktu, ka viņiem nav nekādu grādu un tāpēc nevajadzētu viņiem ticēt. Loģiska kļūda būtu, ja, piemēram, par mani teiktu, ka man nav grāds, tāpēc kāpēc vispār, ko gan es vispār zinu par medicīnu. To varētu teikt, piemēram, ja es piedalītos sarunā par sievietes reproduktīvām tiesībām, par olšūnām, piemēram, varētu teikt, Edgar, kāpēc, ko tu vispār te vari runāt, tev nav bērnu un tu esi vīrietis, tādā garā. Bet, piemēram, par grādiem runājot, ko var darīt, ko var atbildēt, var teikt, reizēm, tad, kad tu zini, ka tavam sarunas biedram arī nav grāda, bet viņš tikpat sparīgi ieņem pretējo pozīciju, var teikt, jā, es neesmu ārsts, jā, man, piemēram, nav konkrētā grāda, tev ir. Ir teorētiski var uzsvērt un neuzbrukoši var uzsvērt, ka es runāju par pierādījumiem, nevis par grādiem. Man grāds nenozīmēs, ka man vienmēr ir taisnība, jo, piemēram, vai tavuprāt visas sievietes domā vienādi, vai tavuprāt visi ārsti domā vienādi, piemēram, par tām pašām maskām. Ja kāds, piemēram, paceļ grādi jautājumu, ārstu kopienā nav vienprātības, piemēram, par tām pašām maskām, un tas ir tāds labs pretarguments tam, ka grāds automātiski neko neatrisina. Teorētiski var runāt alegorijās, līdzībās, piemēram, ilustrējot, vai tad, kad pīpētājs bērnam saka, lai nepīpē, vai tad tu tam pīpētājam uzbrūc, ka, muļķības, nevar tev ticēt, jo tu pats pīpē. Var minēt, un tad, jā, tā uzbrūkošāk var arī, piemēram, auditorijai, pats, kad pāris reizes dzīvē esmu šo te mēģinājis, ka auditorijai saka, jā, redziet, tad, kad tev nav pretargumenti, tad tu uzbrūc argumenta teicējam. Kad citi ieroči pieviļ, tad vismaz šito var izdarīt, uzbrukt pašam cilvēkam. Un otra loģikas kļūda, kas ir šajā te fantastiskajā piemērā, ir putnbiedēklis. Ielikt otram vārdus mutē, izkropļot pretinieka argumentu, lai būtu vieglāk uzbrukt. Tas vienkāršo vispārina, varbūt pārspīlē otra cilvēka teikto, varbūt piedēvē kaut ko, kas nav, piemēram, izmanto kādu ekstrēmu otrās puses, otrās pozīcijas aizstāvības piemēru, ko otrs cilvēks nemaz īstenībā nav teicis, vai arī kaut kā pārspīlēt izceļ kādu vienu aspektu tajā, ko otrs cilvēks būtu teicis. Un putnubiedēklis, piemēram, arī varētu būt, es varētu būt vainīgs par putnubiedēkļi, ja es būtu, piemēram, baigi daudz mēģinājis tagad runāt par to, ko labo domu pārdevēji būtu savos video, piemēram, pieminējuši par koronavīrusu vai par to, kā viņi ļoti daudz atsaucās uz 5G tīkla saistību iedomāto saistību ar koronavīrusu. Ja es baigi daudz mēģinātu to atkārtot un atgādināt, tad es tur ļoti ātri varētu iebraukt auzās, piedēvējot viņiem kaut ko tādu, ko viņi nav teikuši, piemēram. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es runēju, bet otrs no iemesliem, kāpēc es runēju, es negribu atkārtot muļķības. Ko var darīt putnubiedēkļa gadījumā? Principā, gandrīz kā ar visām loģiskas kļūdām, tu vari izcelt kļūdu vai ignorēt to, vai īstenībā šo pat teorētiski var arī pieņemt, ja tu saredzi, ka tas varētu būt tev labvēlīgs. Piemēram, to var izcelt, sakot, ka tā ir ļoti radoša interpretācija par to, ko es tikko teicu. Davai tad vēlreiz atkārtošu. Tu vari teikt atkārtošu īpaši apdāvinātajiem. If you're feeling īpaši bitchy, tu vari tā arī pajokojot, humors vispār ļoti palīdz, var pajokojot, pavaicāt, vai nevarēja vēl vairāk izmainīt manis teikto, un tad, var argumentu, bet šo loģikas kļūdu var mēģināt arī pieņemt, piemēram, pat ja es to būtu apgalvojis, kāpēc tieši atbalsts visiem krīzes skartiem uzņēmumiem būtu slikta ideja. Ja pretinieks izdara putnubiedēkli uz tavu pozīciju un baida ar kaut ko, kas īstenībā nav tik biedējošs,
un kaut kas varbūt, ko tu neteici, bet īstenībā, tā kā cilvēks izdarīja kaut ko absurdu, piemēram, baida ar, piemēram, to, ka ar viendzimumu laulībām, piemēram, tad, tu vari pavaicāt tieši, un kāpēc tas, ka visi cilvēki varēs precēties neatkarīgi no dzimuma, kāpēc tieši tas būtu slikti. Izaicināt otram cilvēkam sniegt pierādījumus un pamatojumu viņa pozīcijai. Jā, šeit kaut kā otra pauze daudz par agru bija. Jā, nesaplānoju kaut kā īsti laicīgi. Es ātri uzmetīšu aci tam, ko jūs sakat, tik un tā. Man komanda min labu jautājumu. Kā sarunā ar otru cilvēku pateikt, ka viņš ir pieļāvis loģikas kļūdu? Ļoti labs jautājums. Es iesaku to pārāk daudz vispār neizdarīt. Pārāk daudz neaizrauties ar to, loģikas kļūda, jo tā var labi zaudēt draugus. Tas varbūt nostrādā, teiksim, vienu reizi kaut kādā debatē vai sarunā, vairāk kā vienu reizi neiesaku to darīt. Un pirmajā reizē, kad tas notiek, labāk to nedarīt, labāk darīt kaut ko citu. Izmantot vienu no šiem ieteiktajiem jautājumiem, vai pretargumentiem, pretjautājumiem daudz labāk nekā minēt, tu tikko pieļāvi ad hominem un putnu biedēkli, jo tad tev ir jāskaidro, kas ir loģiski kļūda un tā tālāk un tā tālāk. Lai to izdarītu, vislabāk es sāktu ar humoru. Es izmantotu vienu no minētajiem komentāriem, jokiem par to, piemēram, ja nevar uzbrukt argumentam, uzbrukt runātājam. Tu tikko, man piesienies, ka man nav grāda, bet tev pašam ir grāds. Tas principā saucās vispār ad hominem. Tā vietā, lai mēs runātu par būtību, tagad runā vai par pierādījumiem, kā mēs sāksim mērīties ar grādiem, kāda jēga. Tā ir tā mana pieeja. Tā, skatāmies, vai ir kādi citi komentāri. Cik man pazuda komentāri pie video. Jāmēģina kaut kā tikt atpakaļ. Facebooks ir dīvains. Labi. Man pazuda komentāri pie video. Es palūkšu komandai man rakstīt Facebook čatā atsevišķi, ja ir citi komentāri, iekopēt un ielīmēt čatā personīgi. Lai labs ir, ejam uz priekšu, tuvojamies jau beigām. Vēl pāris loģikas kļūdas, svarīgs message un tāda kopsavilkums. Kāpēc? Un šī, ja es nemaldos, īstenībā ir pēdējā loģikas kļūda, par ko es gribēju šodien runāt. Kāpēc ir svarīgi ne tikai domāt par loģikas kļūdām pretinieku pusē, tāpēc, ka, piemēram, tikai kritizējot citus un tikai kritizējot pretiniekus un tikai mēģinoties iedziļinoties tajā, kā citiem nav taisnība, ir ļoti viegli iebraukt argumentācijas kļūdā. Proti pieņemt, ka kāds apgalvojums vai kāds fakts ir nepatiesis, jo tas ir ticis slikti argumentēts. Piemēram, es nesaku, ka maskas ir sliktas. Un tas, ko es jau minēju vairākas reizes, ir tas, ka tas ir jāizpēta. Es saku to, ka pirms izdarām rekomendācijas par medicīniskām vai ne obligāti farmakoloģiskām, bet cita veida intervencēm koronavīrusa krīzē, vajadzētu būt labiem pierādījumiem. Vajadzētu būt pēc iespējas labākiem pierādījumiem par to, piemēram, kuras nozares vajadzētu atbalstīt, vai kuras tieši, piemēram, ekonomiskās intervences sniegs vislielāko labumu vislielākam skaitam cilvēku. Amerikā, piemēram, Amerikā pēdējos
40 gadus vēl joprojām turpinās debate un nevajadzīga debate par pārbaudīto un nestrādājošo konceptu, ka investējot vai dodot naudu bagātajiem vai lielām korporācijām, piemēram, kas tagad arī šodien ir noticis, 25 miljardus dodot, piemēram, Amerikas līdzsabiedrībām, šī nauda nonāk līdz darbiniekiem. Tā vietā no ekonomikas politikas pētījumiem ir skaidrs, ka efektīvākas intervences ir tiešākas. Dot, teiksim, finansiālu atbalstu vairāk, vai tas ir tieši finansiāls atbalsts vai kādas garantijas, piemēram, algu garantijas, kas īstenībā notiek daudzās Eiropas valstīs, kur ekonomisks lēmums pieņem biežāk uz pierādījumiem balstoties, piemēram, šī garantētā alga krīzes laikā. Tā ir ekonomiska intervence, kuram ir lielāki pierādījumi, ka tas vairāk aizsargā vairāk cilvēkus, lielāka atdeve uz investīcijām. Citiem vārdiem sakot, tikai tāpēc, ka, piemēram, Jānis Ošlejs slikti argumentē, tiešām slikti sviestaini argumentē maskas, tas nenozīmē, ka maskas vispār nepalīdz. Bet tur, kur ir pierādījumi, un to, ko mēs noteikti varam apgalvot, ka fiziskā distancēšanās palīdz samazināt krīzi un ātrāk pārtraukt, ātrāk uzvarēt krīzi daudz vairāk. Un atvainojos par franču valodu, dafiga ātrāk nekā jebkādas maskas varēs. Ko darīt, lai nepieļautu argumentācijas kļūdu, nepieļautu šo te what you see is all there is, paskatīties tālāk ārpus pašreizējās sarunas, debates, un nepieļaut šo te saindēta augļa, jeb angliski poisoning the well, loģikas kļūdu, kas būtu, tā kā, ja es teiktu, ka viss, ko Jānis Ošlejs saka, ir nepareizi, viss, ko sazvērstības teoriju izplatītāji Jānis Pļaviņš un Gaismas tīmeklis saka, pilnīgi viss, ko viņi saka, ir muļķības. Pilnīgi viss, es neesmu redzējis visu. Ir ļoti maz redzēts kaut kas sakarīgs, bet droši vien tur ir arī kaut kas, kas ir sakarīgs. Un ko es ar to gribu teikt? Es gribu aicināt nenorakstīt cilvēkus. Un nenorakstīt arī šos divus kungus. Es pilnīgi absolūti godīgi saku, ka es ticu, ka vismaz viens no viņiem, kāds var pieņemt manas derības, es esmu gatavs uz vismaz, teiksim, 20 eiro, teiksim tā, sadarēt. Atrakstiet mani, cik jūs esat gatavi derēt, bet es esmu gatavs uzlikt derības par to, ka vismaz viens no šiem kungiem 10 gadu laikā kļūs par, teiksim, atvedīsies no savas pašreizējās ezotēriskās labo domu pārdevēja personas un kļūs par relatīvi kritiski domājošu cilvēku. Nākamo 10 gadu laikā. Es esmu optimists, es ticu, ka tas tā notiks. Nevajag norakstīt cilvēkus, jo, numur viens, tīri par mums pašiem domājot, tā var pieļaut loģikas kļūdu, ir korektāk, bet arī efektīvāk kritizēt nevis cilvēkus, bet viņu rīcību. Šie ir cilvēki, kuri izplata sazvērstības teorijas. Viņi varbūt, tā skaitā iespējams viens no viņiem, man ir mazliet tāds pamatots aizdomas reizēm. Gan par šiem, gan arī par citiem, ka reizēm varbūt tu apzināti veido to personu, tu apzināti gribi uztaisīt kaut kādu kultu, tu gribi tādā veidā dabūt sev tur kaut kādu harēmu, grupijas un visu kaut kādas šādas lietas. Tur reizēm rodas mazliet tāds vibes šāda tipa uzvedības pārstāvjos. Bet, joks pie malas, pat tiešām reāli cilvēki var mainīties un cilvēki mainās, un cilvēki biežāk mainīsies, ja mēs to ļausim un neliksim cilvēkiem norobežoties kaut kādā izstumtā grupā, nepalīdzēsim viņiem celt sienas un justies apbižotiem, ieslodzītiem un ka viņiem ir vienīgā taisnība, bet ik pa laikam runāsim ar viņiem un būsim cilvēcīgi, kad runāsim ar viņiem. Bet tas nenozīmē, ka, ja mēs redzam vai dzirdam muļķības, tad tās ir jārespektē vai nav jāizaicina. Nebūt ne, tieši otrādi. Atceramies, ko teica Karls Sagans.
īpašiem apgalvojumiem ir nepieciešami īpaši pierādījumi. Man nav nepieciešams apēst, teiksim tā, man nav nepieciešams noklausīties pilnīgi visu, ko, piemēram, šādi te kanāli saturu, kādu viņi ražo, lai spētu saprast, ka pārāk liels īpatsvars no ražotā satura ir muļķības, un tur nav pierādījumi tiem apgalvojumiem. Līdzībās runājot, man nav pašam jāpēd sūdu sviestmaize, lai saprastu, ka man nevajadzētu ēst sūdu sviestmaizi, nevienam nevajadzētu ēst sūdu sviestmaizi, un tas ir slikti, un tas ir kaut kas slikts, un tas nav nepieciešams to apēst. Jā, ejam uz pēdējo prezentācijas daļu, tādi fokusēti, konkrēti ieteikumi, ko es iesaku darīt, lai mēs visi būtu efektīvi muļķību detektori. Tagad es tikai vēlreiz gribu papriecāties par šo vīrieti. Šī bija viss tāda episkākā #success bilde, ko es varēju atrast brīvajās fotobankās, kuras drīkst lietot bez maksas vai atļaujas. Lieliski, kungs. Jā, ieteikumi for success. Lai mēs visi būtu efektīvi muļķību detektori un arī novērsēji, es iesaku īpaši tiem, kas ir angliski runājošie, ļoti īso 14 lapu materiālu atspēkošanas rokas grāmatu. Var atrast, iegūglējot The Banking Handbook. Tā ir oriģināla klimata zinātnieku un psihologu kopdarbs. Sākotnēji tika izstrādāta tieši klimata mītu atspēkošanai Austrālijā, bet tā ir papildināta un aktuāla arī citu jomu sazvērstībām vai populārākajiem zinātnes mītiem, nepatiesībām par klimata izmaiņām, par vakcīnām un citām un tā tālāk. Un tā īsi savācot atspēkošanas rokasgrāmatas ieteikumus, vienu vietu tie ir 4. Ja tu saskaries ar muļķībām, tad kā tās var atspēkot gan tam cilvēkam, kurš tām tic, gan arī auditorijai. Numur 1, nodrošini vienkāršu skaidrojumu un padari to pēc iespējas pieejamāku, vairākas reizes sarunā to atkārtojot. Kā to darīt, ir uzsverot patiesību, nevis vairākas reizes atkārtojot kaut kāds mīts ir nepatiesas, vai tas un tas nenotiek, vai, piemēram, tur, tā kā pēc iespējas nevajag atkārtot mītu. Vajag atkārtot to īso vienkāršo skaidrojumu. Piemēram, ir diezgan daudz vīrusu, kas ir cilvēkos nonākuši no dzīvniekiem. No Ķīnas viņi ir nonākuši vairākas reizes, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz šie tā sauktie slapjie tirgi, kur ir ļoti daudz dažādi arī eksotiski dzīvnieki, kur vīrusi pāriet no viena dzīvnieka uz otru dzīvnieku, un tā izcēlās arī SARS un MERS, iepriekšējās koronavīrusu epidēmijas, no vairākiem dzīvniekiem nonākot cilvēkos, līdzīgi kā HIV, un šim te vīrusam nav nekāda sakara ar nesen notikušām mobilo tīklu infrastruktūras investīcijām. Nav nekāda veida, kā tas varētu būt saistīts. Īsnībā es jau te pārāk ilgi izplūdu. Būtu labi, tā 1, 2, 3 noskaldīt. Ja ir jāatkārto mīts un nepatiesība, tad vispirms vairākas reizes ir jāpasaka, ka piemēram, pastāv daudz dažādi mīti, stulbākie vai absurdākie, nepamatotākie no tiem, piemēram, ir, ka 5G kaut kādā veidā vispār ietekmē vai izplata vīrusu, kas vienkārši nav iespējams fiziski, ķīmiski, tas nav nekāda procesa, kā tas varētu notikt. Nav nekādu pierādījumu, ka tas varētu notikt. Ir valstis, kurās ir vīrus bijis, kur nav 5G. Tā kā, ja ir jāatkārto, vispirms brīdini par to, mazāk ir vairāk, centies to izdarīt vēl īsāk nekā es tagad to darīju, bet tad, kad tu to dari, tad ņem vērā savas auditorijas, savus sarunas partneri pasaules uztveri.
un vispirms uzsver kopīgās vērtības. Vispirms uzdot tos jautājumus, teiksim, vai tas ir par neticību sistēmai, vai tie būtu ārsti. Man ģimenē, piemēram, ir cilvēki, kuri vispār netic veselības sistēmai, tāpēc, ka ir bijušas briesmīgas, sāpīgas, letāli gadījumi padomju laikā ar veselības sistēmu. Tad tas informēs to manu pieeju, kad es runāšu ar viņiem par piemēram, neticību vai veselības valsts ieteikumiem veselības jomā. Un ir svarīgi uzsvērt tās kopīgās vērtības, ka teiksim, par kaut ko nav pilnībā skaidrības vai visu mēs nevaram zināt, bet tad mēs pamatojamies uz tās informācijas, kas mums ir. Ejam tālāk, ieteikumi par to, ko vaicāt, vai kaut kādi konkrēti vispārīgi jautājumi, ko darīt, kad pretējā puse, piemēram, kaut ko vienkārši apgalvo, neminot nekādus pierādījumus. Prasam, kāpēc tev tā šķiet, tā vietā, lai, piemēram, teiktu, kur pierādījumi, vai arī teikt, ka es tur nevis vienkārši ticu to, ko es esmu izlasījis, bet es sekoju pierādījumiem, vienkārši godīgi vaicājumu, kāpēc tev tā šķiet. Ja otra puse, piemēram, bieži, un tas visbiežāk nāk tādā arī secībā, tad min anekdotisku pierādījumu, ka es lasīju vai man pazīstamie, vai, piemēram, kā man pēdējā saruna ar mājas iedzīvotāju par koronavīrusu, mans daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju par koronavīrusu bija, ka lasīja Latvijas velo riteņbraucēju savienības ieteikumus par to, ka pēc fiziskas slodzes 6 stundas organisms ir īpaši uzņēmīgs pret vīrusiem, kur tur ir daļa patiesības, bet no tā izvilkt, ka es skrienu, tāpēc man noteikti pielips, tā kā es eju ārā sportot, tāpēc man noteikti pielips koronavīrus, droši vien tā nebūs. Ne? Bet tad, tā kā sarunas laikā, un es to dzirdu, es varu vaicāt, ka, teiksim, kāpēc riteņbraucēju savienība tā saka, vai viņi uz saviem velobraucējiem tos datus balsta, vai kā viņi skatījās citus pierādījumus, vai droši vien ir kaut kādi lielāks arī cits riteņbraucēju savienības vai sporta ārsti, droši vien to ir pētījuši. Tā. Ja cilvēki min pseidozinātniskus apgalvojumus vai tādus, kuriem nav pierādījumi, mēs vaicājam, kā mēs to varētu pierādīt. Ja tas ir kaut kas pseidozinātnisks, ko nevar pierādīt, piemēram, sliktas enerģijas ietekmē koronavīrusu, tad caur sarunu mēs sapratīsim, ka enerģijas nevar nekādā veidā konstatēt, pierādīt, un tad par to īsti nav jēgas runāt. Un, ja, piemēram, cilvēks pārsteidzīgi vispārina no tā paša, piemēram, viena anekdotiskā gadījuma, prasam kvantificēt, cik daudz, cik lielā mērā, kāds īpatsvars, piemēram, Jānim Ošlejam varētu vaicāt, un man liekas, kāds arī komentāros vaicāja, ka, cik lielā mērā maskas palīdz, un ka tas ir tas galvenais jautājums, ka maskas ir tikai redzamā daļa, what you see is all there is, maskas ir tikai redzamā daļa no valstīm, kurām ir, daudz citas infrastruktūras daļiņas, kas īstenībā ir tās efektīvākās pandēmijas tempa samazināšanā. Ir svarīgi dot pretējai pusē atkāpšanās ceļu. Tas ir svarīgi, ja mēs negribam sačakarēt attiecības visiem draugiem, bet tas ir svarīgi arī, lai pretējo pusi pārliecinātu, jo ļoti bieži, ļoti reti vienas sarunas laikā, jebkas, ja mēs nonāksim līdz kaut kādai kopējai patiesībai, it sevišķi par grūtiem jautājumiem. Ja mēs iedodam otrai pusē atkāpšanās ceļu, ja mēs nenormāli neizaicinam, ja mēs kardināli neapgalvojam un nesakam, ka tev galīgi nav patiesība, tad ir daudz lielāka iespēja, ka otra puse mūs uzklausīs un ieklausīsies. Top lieta, ko šobrīd vajadzētu teikt, ir, ka ir ļoti daudz mīti un ļoti daudz puspatiesības un nepilnas informācijas par Covid un par tām pašām maskām mēs nezinām vienkārši. Un kas ir svarīgi, ir tas, ka mēs spējam
uzzināt jaunus pierādījumus, uzzināt vairāk faktus un pieņemt labākus lēmumus ar laiku. Un tas ir tas, kā tas notiksies. Un šajā brīdī es esmu gandrīz pie pašām lekcijas beigām, bet es gribēju, pirms es dodu pēdējos 2 ieteikumus, es gribēju vienu ļoti svarīgu šautautu, mesidžu, aicinājumu visiem pateikt pirms krējuma, pirms odziņas pašās beigās. Un tas ir tas, ka šobrīd pandēmijas laikā mēs visi esam kaut kādos nepieredzētos apstākļos. Cits vairāk, cits mazāk, protams. Bet ir svarīgi atcerēties, ka mēs visi esam cilvēki. Līdzīgi kā pret kritisko domāšanu, mums visiem vajadzētu cilvēciskas ekspektācijas vienam pret otru un arī pašiem pret sevi. Un iespējams šajās nedēļās mēs esam, piemēram, jutušies nomākti vai mazāk produktīvi kā parasti. Varbūt mums ir bijis kāds sīkums, kas ir izraisījis dusmas vai asaras, it kā bez iemesla. Varbūt mums ir negatīvas domas, no kurām mēs netiekam vaļā un nespējam aizmigt. Varbūt mums ir baigi grūti vai neiespējami, neizdodas runāt ar krīzi ar tuviniekiem un rodas konflikti un nesaprašanās. Un tas, ko es gribu teikt, ir, ka tas šajos apstākļos ir normāli un būtu nenormāli, ja nekas no tā viss nebūtu. Tas būtu labi, bet tas būtu anormāli. Un es gribu aicināt visus negaidīt, ka dzīve šobrīd būs perfekta, un negaidīt, ka pašiem ir jābūt perfektiem, gan no sevis, gan no citiem. Šajos apstākļos ir ok nejusties labi. Un pats galvenais ir ok vērsties pēc palīdzības. Un pirmais solis parasti, kā vērsties pēc palīdzības, būs par to runāt ar kādu citu cilvēku. Un varbūt tev ir kāds tuvs draugs vai radinieks vai tuvinieks, kurš parasti ir atsaucīgs, un tad var vērsties pie tā. Un nebaidies vienkārši pateikt, ka ir grūti un ka vajag parunāt, aiziet pastaigāties, uztaisiet video vai parasto zvanu, ja jūs nevarat satikties un sazvanieties, vienkārši pasaka, ka tev vajag parunāt. Varbūt tas ir terapeits. Latvijā ir īstenībā relatīvi daudz labi, lieliski kognitīvi behaviorālie terapeiti, un saskaņā ar pētījumiem kognitīvi behaviorālā terapija ir efektīvākais terapijas veids un pat īstenībā efektīvākā intervence daudziem psiholoģiskiem traucējumiem, efektīvāk par zālēm arī reizēm un vienkārši vērsties pie speciālista varbūt laba doma. Man, diemžēl, neviens terapeits nemaksā par šo. Bet, jā, message ir gandrīz galā, pandēmija drīz beigsies. Līdz tam reiķinamies to, ka nebūs viegli. Nebeigsies varbūt tik drīz, bet reiz beigsies. Un mēs vismaz varam fokusēties uz to domu, ka mēs nezinām, kad beigsies, bet mēs zinām, ka tā beigsies un tas pāries. Un kaut kad mēs atgriezīsimies normālā gultnē. Un līdz tam vislabākais, kā mēs varam tikt cauri sveiki un veseli, ir ar godīgām atbalstošām sarunām. Un kāpēc es to arī teicu, ir tāpēc, ka pierādījumos balstīts pasaules skatījums nepieķers nepārvaldītiem apgalvojumiem, un tas ir mierīgāks. Tu zini, kur meklēt uzticamu informāciju, tu neveido nereālistiskas ekspektācijas par dzīvi un pasauli, tu biežāk un ātrāk var atkost sviestu. Tāds sīkums, kā tu zini, piemēram, ja tev ir sliktas domas galvā un tu esi gatavs parunāties ar kādu speciālistu, tu zini, kurš speciālists būs kompetentākais. Nevis tur kaut kāds, piemēram, Viesturs Rudzītis, kurš atsauc uz 100 gadus veciem onkuļiem, kuri īsti nedodarbojās ar zinātni, bet certificēti terapeiti, kur izmanto metodu, kurai ir vislielākie zinātniskie pierādījumi. Tas ir mierīgs pasaules skatījums, ir kritiskās domāšanas pamatā. Ļoti īsā kritiskās domāšanas definīcija ir, tā ir uzskata atjaunošana, iegūstot jaunus pierādījumus. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, mēs esam gatavi mainīt viedokli, mums ir gan atvērts prāts, lai mēs nepieķertos uzskatiem
kuriem varbūt ir novecojuši pierādījumi, bet tas nozīmē, ka mēs arī aktīvi meklējam un izvērtējam, iegūstam aktīvi jaunus pierādījumus, un lai mēs būtu kritiski domājoši, lai mēs būtu kritiski domātāji, mums ir nepieciešama izpratne par pierādījumiem, par to dažādību un spēku skalu. Tur var video patīt uz atpakaļ manā fantastiskajā dizaina latviskotajā zinātnisko pierādījumu skalā. Tas ir labs avots. Šī te ir visīsākā kritiskās domāšanas definīcija, ko es savā 8 gadu kritiskās domāšanas pasniedzēju pieredzē esmu noformulējis. Es tiešām ticu, ka tā ir ļoti efektīva, tāpēc, ka ir ļoti daudz kritiskās domāšanas definīcijas, kas ņem tikai kaut kādas daļas, kā avotu analīze, mēdī pratība un tā tālāk, bet šī ir tā esence, šitais ir tas kodols. Un mēs esam jau aptuveni pusotru stundu ar jums, un paldies, ka vēl esat ar mani kopā, un tad pāris tie rezumētie un esences ieteikumi par muļķību detektoru. Visefektīvākais veids, kā pieiet grūtām, problemātiskām sarunām. Numur 1. Vispirms identificē un apstiprini ar sarunu biedru un vai auditoriju kopīgās vērtības un identitātes. Un tikai pēc tam izaicini uz šo te kognitīvo disonanci vai uz izaicinājumiem un pretrunām galvā. Neatkārto nepareizo informāciju, neieciklējies uz to, ko saka, teiksim, tas cilvēks, kuram nav faktos balstīts, pierādījumos balstīts viedoklis, bet uzsver pareizo, pat ja, piemēram, tev ir ierobežotāks viedoklis, vai pat ja pareizi ir atzīt, ka es nezinu. Nodrošina vienkārši īsu pareizo stāstu, pēc iespējas lakoniskāk, un tiešām vislabāk ir 1, 2, 3, ja kaut kas ir noskaldāms, vai tas ir par vakcīnām, vai tas ir par koronavīrusu un pret kādu konkrētu sazvērestības teoriju. Pirms tu to sāki, padomā galvā, kas būs tas 1, 2, 3, ko varēs noskaldīt. Un pārliecināšanai un retorikai reizēm var mēģināt, jo vienkārši tas var nostrādāt, izmantot tos pašus rīkus, kas ir pārliecinājuši pretinieku, tā izaicinot uz sarunu, un pēc tam tādā veidā pavarot durvis pētījumiem ar kādu spilgtu pretēju anekdotisku gadījumu. Piemēram, par to pašu koronavīrusu, ka tas neeksistē, ja tu pazīsti kādu, kurš ar to ir saslims, tad tu vari uzreiz teikt, ka tu zini kādu, un tad tādā veidā sākt tālāk to sarunu par to, ka, jā, vai tu zini, ka tas bija tieši koronavīrus un tā tālāk un tā tālāk. Un visbeidzot, tāds galvenais rezumē, kritiskā domātāja checklist Covid laikā, numur 1, es aicinu visiem būt skeptiķiem un atcerēties to, ka īpašiem apgalvojumiem ir nepieciešami īpaši pierādījumi. Neticēsim bez pierādījumiem. Vienmēr domāsim, kādi ir pierādījumi. Lai mēs par to atcerētos, tad, kad dzirdēsim jaunu apgalvojumu, uzdodam jautājumu, kā viņi to varētu zināt, kā mēs to varētu zināt, kā mēs to varētu izmērīt. Tad, kad mēs domājam par pierādījumiem, sekojam tiem atkarībā no to spēka skalas. Viens pētījums pats par sevi vēl neko 100% nepierāda. Viens pētījums ir laba bāze, ko ir nepieciešams replicēt, atkārtot, pārbaudīt, publicēt, un tikai tad mēs to varam iekļaut klīniskās vadlīnijās, kad uz tā pamata tiek balstīti citi pētījumi, mēs ejam uz augšu zinātnisko pierādījumu piramīdā. Sekojam ekspertu vadlīnijām. Eksperti, kā piemēram Pasaules veselības organizācija un slimību profilakses kontroles centrs, šie eksperti, piemēram, ne tikai izmantos labākos pieejamos pierādījumus, bet viņi arī vismaz atzīs, kad viņi kļūdīsies, un viņi, piemēram, nedzēsīs savus kļūdas sociālos mēdījos, piemēram. Un vienkārši atceramies, ka neviens nav nekļūdīgs. Ja jauna ziņa, jauns pētījums vai apgalvojums izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība vai vienkārši izklausās neticami, pārbauda to, piemēram, angļu valodā, visātrāk nepatiesas ziņas izskatās, tomēr angļu valodā pārbauda to, piemēram, snopes.com vai arī full fact,
Latviski Rebaltika dara svētīgu darbu, paldies Rebaltika, un arī tā skaitā Latvijas sabiedriskie mēdīji regulāri arī aktivizē melu detektoru. Paldies arī Latvijas sabiedriskiem mēdījiem, kas dara fantastisku darbu. Un rīko vai piedalies debatēs sarunās, kurās ir pārstāvēti atšķirīgi, bet pierādījumos balstīti viedokļi. Tā ir kritiskā domātāja čeklista Covid laikā. Un, lai izpildītu pēdējo punktu, lai piedalītos kritiski domājošās, skeptiskās diskusijās, debatēs, kas gan varbūt labāks kā Skeptika Cafe online nākamajās nedēļās, ir iespēja pievienoties 23. aprīlī, 6. maijā, 21. maijā. Nākamais webinārs nākamnedēļ Mārtiņa vadītais ir par dezinformāciju, par cīņu par tavu sirdi un prātu. Noteikti iesaku, ja jūs redzējāt Mārtiņu, laikam pagājušo nedēļu vai pirms 2 nedēļām, būs, man liekas, vēl labāk. Vēlreiz paldies gan komandai, gan mūsu atbalstītājiem Friedrich Ebert fondam, kas atbalsta demokrātiju Eiropā un Vācijā, Eiropā un tā arī Latvijā. Friedrich Ebert fonds Latvijā mums sniedza nelielu finansiālu atbalstu, lai taptu šo lekciju promo video un lai pēc tam taptu rakstarī, kas ir ievietoti Delfos, un arī nedaudz papromotēja mūsu Facebook saturu. Paldies fonda cilvēkiem, kur atbalsta mūsu misiju sekmēt kritisko domāšanu Latvijā. Un paldies visiem ap 170, laikam 190 laikam cilvēkiem, kas klausījās. Es tagad vēl ātri uzmetīšu aci komentāriem, ja tādi ir, ja mums kaut kas te seko, un tad jau laikam varēsim likt punktu. Ko darīt, ja pat labāk Covid laikā nav laiks gaidīt meta-analīzes, bet lēmumi ir jāpieņem? Apzināmies, ka mēs pieņemam lēmumus uz tiem pierādījumiem, kas mums ir. Esam godīgi par tiem pierādījumiem. Man liekas, tas ir tas, ko Uga jau darīja. Viņš runā par pierādījumu skalu. Uga Dumpis, Latvijas galvenais infektologs, viņš saka, ka, piemēram, ārsti lieto maskas balstoties uz līdzībām ar gripu, kas ir cita veida vīrus, un balstoties uz tā tiek pieņemts, ka maskas līdzīgi atvairīs arī šo vīrusu slimnīcās un samazinās ārstu iespēju saslimt, bet šobrīd mums nav pierādījumi, kas norādītu, ka maskas sabiedrībā, angliski un epidemioloģisko pētījumu vidē to sauc par community setting, jeb kopienās sabiedrībā, nav pierādījumu, ka maskas samazinātu transmisijas iespējamību, transmisijas riskus. Starp citu, par šo runājot arī un par atsaucoties uz citiem jautājumiem, iesaku ieiet Skeptika Cafe LV mājaslapā zem materiāliem. Diezgan daudz vērtīgi materiāli gan par muļķības viestmaizes, loģisku kļūdām un citiem. Cits jautājums. Netrūks to arī daži labi mediķi, kas apgalvo, ka katrs cilvēks pievelk savu slimību ar savu domāšanu atsaucoties uz kosmosa likumiem. Kā uz šo sarunā labāk rēģēt? Jā, tas jautājums kosmosa likuma, tas uzreiz ir tas sarkanais karoks vai enerģijas vai, principā, ezotērika. Es iesaku runāt, es iesaku uzdot no sākuma kāds 2 vai 3 tos jautājumus, ko tu ar to domā, kā to varētu izmērīt. Un tādā veidā, tas ir tas labais veids, kā gūt ieskatu vai tu vēlies ar to cilvēku runāt vai nevēlies. Pats sapratīsi, vai tu vēlies iesaistīties, turpināt to sarunu, un arī to, kāda ir tā cilvēka pierādījuma kritērija. Vai tas ir es tā jūtos, kādā līmenī tas cilvēks domā par pierādījumiem, un vai tev vai ir vērts vispār atsaukties, piemēram, uz fizikāliem likumiem, vai arī nē, visdrīzāk nē. Un
es ieteiktu, teiksim tā, un tas, ko es arī daru, pirmajā sarunā parasti nemaz nemēģinu vispār pārliecināt, ja vien, es nezinu, man nav tāds joloda vai tur mēģināšu, šo cilvēku varbūt nekad vairs nesatikšu, davai, tipa izaicināšu. Varbūt arī tā var justies, ja tu zini, ka tu tam cilvēkam esi baigā autoritāte, tad tu vari uzreiz izaicināt. Bet tas, ko es darītu, ja pirmajā sarunā vispār tā tiešām iejūtīgi uzdot kādus 3 jautājumus, mātu ar galvu, ar ķermeņa valodu es nododu ziņu, ka es kaut kam nepiekrītu, bet ar tembru un ar balsi un ar jautājumiem es viennozīmīgi nepārprotami signalizēju, ka tā kā man rūp, es esmu gatavs uzklausīt, un es saprotu, kādi ir tie iemesli, kāpēc cilvēks varētu tā domāt. Un es dodu šos te atkāpšanās ceļus par to, ka, jā, teiksim, ja man tā gadās, tad es tā arī varētu domāt, tad, kad cilvēkam, piemēram, ir kāds milzīgs dzīves pārbaudījums izaicinājums, kā piemēram letāla slimība vai tur potenciāli nāvējoša diagnoze, tas liek pārvērtēt tur visu dzīves vērtības, un ir cilvēki, kas tur vairāk pievēršās, tā skaitā sportam vai ezotērikai, un to tu vari teikt, jo ezotērika, tā kā mums skeptiķiem tikai ir kaut kas negatīvs, vai ne? Tādi ir tie manis ieteikumi. Un tikai pēc tam iet dziļāk. Tā. Vai anekdotisks piemērs ir vērts izmantot diskusijās? Es teiktu, ka es vispār neieteiktu izmantot, vai ne? Tas ir struntīgi pierādījumi, bet tur, kur es to varētu ieteikt izdarīt, ir tad, kad pretējais cilvēks kā pierādījumu savai ticībai izmanto anekdotisku piemēru, tad tas, kā tu sāc sarunu, ir un nostādi, tā kā nosīt dots pret dotu vai tajā pašā līmenī sāc, ka tu mini pretpiemēru un tad pavaicā, tā kā, kas tur notika. Tā kā, kur ir gan tas, tā kā, kur tad ir patiesība, kā mēs to varētu izmērīt. Tā kā tas būtu tas primārais galvenais iemesls, kā es ieteiktu izmantot anekdotiskos piemērus. Tad, kad tam pavēr durvis sarunas biedrs, un tu vienkārši redzi, ka tas ir efektīvs veids, kā viņi varētu vai uzsākt sarunu, turpināt sarunu. Lai gan personīgas pieredzes varbūt neusticamas, vai tās ir vērts pieminēt diskusijās, ja cilvēkiem nav pieejams citas informācijas. Tas principā tas pats personīga pieredze, anekdotiskie piemēri. Ja nav citas informācijas, tad, jā, es domāju arī, tā kā, ja tu nezini citus, cevišķi, ja nav pētījumi par kādu jautājumu, tad mini arī savu pretējo anekdotisko pieredzi, savu personīgo pieredzi un tad uzdot to jautājumu, kā mēs to varētu izmērīt. Un man ir kādi 3 tādi konkrēti cilvēki bijuši, ko es tā toču varu pateikt, kur tīri izejot no šī, ka es minu pretējo anekdotisko piemēru, tā skaitā, piemēram, viens no tiem par vakcīnām, ka vienkārši tas izraisa sarunu, kur es parādu, ka es tā kā cienu savu sarunas biedru, un mēs sākam normāli runāt par to, kā kaut ko var pierādīt, pārbaudīt, un mēs tiekam, piemēram, līdz riskiem. Kādi ir riski bērnam, kuriem potenciāli varētu būt autoimūnās slimības un būtisks problēmas ar imunitāti, un tāpēc ir tie niecīgie vakcīnu riski, tiešām burtiski tur 1 no miljona, un kādi ir tie riski, piemēram, šobrīd, kad masāls atgriežas Eiropā, tāpēc, ka it sevišķi šobrīd koronavīrusu laikā ir teorētiski pavisam liels risks, jo strauji samazinās pūļu imunitāte pret masalām, it sevišķi šobrīd ir identificēts, ka laikam 13 valsts Eiropā, kurās ir atliktas imunizācijas, paredzētā imunizācija koronavīrusa slimību un slimības
nozares krīzes dēļ, un ir milzīgs risks, ka palielināsies, ka sāksies masala epidēmija, un ka mirs ne tikai Eiropā, tur varbūt daži 10, bet sāks 100 bērnu mirt valstīs, Eiropas valstīs. Tā kā, tas ir nopietns risks, ar ko mums tagad ir, diemžēl, jāsaskarās. Paldies visiem, man ir riktīgi sausa mute, man pašam vēl kaut kas ir jāuzdzer. Paldies klausītājiem, paldies komandai. Man sauc Edgars, šis bija Muļķību detektors, kā pamanīt, ka kāds runā sviestu. Paldies, ka skatījāties Skeptiku kafē, pievienojieties mums pēc nedēļas, piesakojiet mums, like, share, subscribe, sūtiet mums daudz naudu, Soros kaut kā mūs ir aizmirsis, un padarīsim Latviju kritiskāk domājošu un zinātniskāku, un tādā veidā mēs gan tiksim ātrāk no visām tālākajām krīzēm, kad arī neiekulsimies kaut kādās sliktās krīzēs, es tam tiešām ticu. Paldies visiem, es beidzu šo pārraidi, over and out. Paldies, ka pievienojāties. Tā, čau!